Es vēl joprojām līdz galam nesaprotu, kāpēc jūs esat šeit. Jūtos ļoti ieinteresēti. Kas ir tas, kas jūs pievelk uz šitiem sarunu vakariem? Tik lielā skaitā. Jūs varētu pateikt? Diskutēt kopīgi. Kas? Es saku kopīgi diskutēt. Kopīgi diskutēt. Mums jāatstāja laiks vairāk kopīgām diskusijām. Labi. Dēļ. Cikli tik atklāt nerunāt par tēmām šādām. Un tā kā viņas ir iepītas kaut kur citur, bet viņas nav kā konkrēti, kā, piemēram, pašcieņa, tīrā formā. Nav gan. Izņemot, jā, mazliet netīrā formā. Runājot par ārstu-pacientu attiecībām, viņi ir iekšā medicīnas fakultātes studiju programmās ārstu-pacientu attiecības. Un pie psihiskās veselības kritērijiem mazliet medicīnas fakultātes pirmajam kursā. Ciklā psihiskā veselība. Labi. Tad tēmas, kuras tā nav tīri izlasāmas un ir iepītas, un tad viņas ir, un vispār tad iznāk, kad ir gan aktuālas. Vai šai sakarā jūs taisaties apmeklēt arī Mājas skolas rīt Nacionālajā bibliotēkā rīkoto pasākumu par jābūtības vārtiem? Nē, esmu dzirdējis, ka Tur aiz tās sienas. Tur pie garderobas, tur ir dēlis un pie ziņojuma dēļa. Ir informācija par rīt Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notiekošo tādu mazu konferenciju, ekspertu sanākšanu, jābūtības vārdi, tā ir nosaukusi Māja Kūla, laikam atbilstoši savai pēdējai grāmatai, nu pat iznākušai. Un tur būs arī Andra Vilka referāts. Tur būs pašas Mājas Kūlas referāts, tur būs Guntas Ancānas referāts. Un doma ir tāda, ka mums vajadzētu saspringt un sākt runāt par humanitārismu un sākt runāt par vērtībām. Jo tā kā Latvijā te viena otra lieta notiek, tad brīžiem sāk nolaisties rokas. Vai jums, piemēram, ir atbildes, kāpēc ir tā, kad, teiksim, skolotāji, policisti un ārstu algas tepat Igaunijā ir virs 1000 eiro. 1500, 1800, 2000 eiro vidēja alga. Un mēs te cīnamies pa 400 un pa 500 un laužam šķēpus. Jums ir atbildi? Man arī nav. Igauņi ir mazāk. Koprodukts viņiem ir lielāks. Kas notiek? Laikam arī Maijai Kūlē šī te nedod mieru, un tur ir arī vesela virkne ieaicināto diskutantu, un tad rītā par to mēs runājam. Es domāju, ka ja kādam ir laiks un vēlēšanās, tad izmantojiet, atnāciet, varētu būt interesanti. Bibliotēkas skolu zāle 11. stāvs. Vairāk informācijas tur aizsienas. Bet šodien par pašcieņu. Es gribētu tā pavisam vienkārši, tik vienkārši, cik tas ir jauniem cilvēkiem vajadzīgs. Lai mēs saprastu pamatu lietas, un lai mēs varētu savu dzīvi dzīvot ar pašcieņu un neļaut nevienam traucēt sev dzīvot savu dzīvi ar pašcieņu un aicināt arī apkārtējos dzīvot ar pašcieņu. Tie, kas ir medicīnas studenti, tiem es atgādinu, šis ir ļoti svarīgs jautājums tā iemesla dēļ, ka tas nodrošina fizisko veselību. Dzīvojot ar pašcieņu, cilvēks jūtas labi, un līdz ar to mazāk slimo ar fiziskām slimībām. Dzīve, dzīvojot ar pašcieņu, nav viegla, bet viņa ir skaista. Un te es atgādinu veco labo gudrinieku, kam ir jau 2500 gadījā, tā apmēram. Un es atgādinu to, ko mēs vispār esam arī ar jums runājuši par to, ko Aristoteles izpīpēja, domājot par laimi. Kas ir laime? Un viņa prāt laime ir tas, kas ir ar vidusmēru, jo tas, kas ir ar vidusmēru, tas, lūk, ir tas tikums, kas mums visiem vajadzīgs. Un tur bija dažādi, te viens krēsls ir dzīvs, principā šis arī, tur vēl viens dzīvs krēsls. Jā, krēsls ir.
dzīvojam ļoti vienkārši. Ja mēs dzīvojam likumīgi, tad mēs 2,5 tūkstoši gadu. Ja mēs dzīvojam likumīgi, tad mēs jūtamies labi un laimīgi. Es te varbūt varētu mazliet atgādināt vienu lietu. Aristoteles jau nedomāja par vergiem, kuriem bija jādomā, kā izdzīvot. Aristoteles runāja un domāja par brīviem cilvēkiem un par tiem, kas automātiski brīvs cilvēks nozīmē, ka viņi bija labi izglītot un labi pārtikuši. To mēs turam prātā. Un tātad pēc Aristoteļa netikumīgi bija visi tie, kuriem kāds tikums bija pārāk lielā mērā piemītošs vai pārāk mazā mērā piemītošs. Un mēs esam pieminējuši drosmi, ka drosme ir tikums un dara labu sev un apkārtējiem. Un ka ja tā tikuma ir par daudz un kāds ir pārdrošs, tad tā pārdrošība dara sliktu citiem cilvēkiem un, protams, pašam cilvēkam. Un tāpat, ja drosmes ir par maz, tas ir tāds netikums, kas dara kaut ko sliktu pašam un citiem cilvēkiem ap viņu. Bet šodien tā nav mūsu tēma. Šodien mūsu tēma ir pašcieņa. Un ja mēs ņemam palīgā lielo domātāju Aristoteli, runājot par pašcieņu, tad mums ir labi pārdomāt, kas tas ir, ja pašcieņas ir par daudz, kā to sauc? Iedomīgs. Jums ir daudz, ļoti daudz ideju. Pārdrošību es te neņemtu, pārdrošību es atstātu pie tās drosmes. Ambīcijas es arī neņemtu. Es teiktu, ambīcijas ir ļoti laba lieta. Kas ir ambīcijas? Kā jūs definētu? Pēc kaut kā vairāk kalstāvs. Jā, zināt vairāk kā šodien, varēt izdarīt kaut ko vairāk kā šodien, saprast vairāk kā šodien, ieraudzīt kaut ko vairāk, izbaudīt, nogaršot, sadzirdēt, kādu glāzinu apskatīties, kādu mūzikas gabalu dzirdēt. Jā, tās ir brīnišķīgas lietas. Ambitious. Ja mēs sakam par kādu cilvēku, tas ir ambitious, angļu valodā tas ir milzīgs kompliments, ja par jums, ja jūs iepazīstināt ar kādu kolēģi ārzemēs saka, šis jaunais džentlmenis vai šī jaunā lēdija ir ambitious, tad jūs varat būt pārlaimīgs, tas ir augstākais kompliments. Tāpēc to pie netikuma mēs nekādi nevar ierakstīt. Bet es rakstītu gan to, kas te ieskanējās uzpūtība, vai augstprātība, arogance, te dažādas nianses, bet viss ir par vienu. Ka patiesībā cilvēks tā kā drusku par mēru uzrāpjas augšā, tur vairs nav pašcieņa, tur apakšā vairs nav pamadzēm kājiem. Tur patiesībā apakšā ir nekas, tur ir tukšums, tur ir nedrošība, tur nav satvara. Satvars paliek šeit uz ceļa, kur ir cieņa pret sevi. Un ja tās cieņas ir par maz, tad ir tāda nelaime, ka Bļēvums? Tas varētu būt bļēvums. Ja mēs par to drosmi, tad tas bļēvums pavisam labi, bet Nedrošība par sevi. šitie arī nedroši, ticiet man, šitie te, kas iet sevišķi viņiem vēders, tu iet tā pa priekšu, un tad viņi tā, jā, английского не знаю, bet šits man übersetzen jums būs, un tā, sprasīķi, я все знаю, я профессор, bet šitādi no Maskavas brauc profesori vēl 5 gadu atpakaļ. Starptautiskām konferencēm nevienu svešu valodu nezināja, bet ienāk svīts, palatība, kas tur ir, ja nedrošība un tukšums. Bet kas ir tad, ja pašcieņas ir pamaz? Šaubas. Esat dzirdējuši vārdu pazemība? Tas ir cilvēks, kurš ir gatavs sevi pazemot. Tas var izpausties kā pielīšana, tas var izpausties kā tāda salda runāšana, tas var izskatīties kā tāda pielīferēšanās. Bet katrā ziņā tā ir gatavība noliekt sevi, savu būtību, savu patību un darīt tā, kā tam otram patīk, tā kā tam otram ir ērti. Vēl kādreiz par šito te saka, šitie tādi pacietīgi cilvēki. Nekas tam līdzīgs. Ir cilvēki, kuriem trūks elementāras pašcieņas. Un mēs jau esam runājuši par to pašcieņu vēl vienā aspektā, vai ne? Ja mēs veidojam attiecības, viena bumbiņa, vispār jau ir milzīgs daudzums bumbiņu, cik te vienā zālē jau nav bumbiņu. Tad, kad mēs izējam uz ielas bumbiņas un bumbiņas un bumbiņas un bumbiņas. Bet tagad divas bumbiņas grib veidot attiecības.
Un kā šīs attiecības labi veidojās? Viņas labi veidojās tad, ja viņas ir līdzvērtīgas. Vienā kādā mēs leņķī plaknē zīmētu. Bet, ka tās divas bumbiņas jūtas līdzvērtīgas, līdz vienādi cienījamas. Un atgādina, lūdzu, no tā, ko mēs esam runājuši, kas ir nepieciešams, lai izveidotu līdzvērtīgas attiecības. Cieņa viena. Cieņa pa vidu šeit ir, bet kam es negribētu piekrist vienam pret otru, jo tas neko mums te neizsaka. Ar ko sākās cieņa vienam pret otru? Pašam pret sevi. Kā? Līdzīgas vērtības. Pašam pret sevi. Kā lai mēs dabūjam tās līdzvērtīgās attiecības? Viena doma ir, ka šīs līdzvērtīgās attiecības mēs dabūsim tad, ja mums būs laba pašcieņa. Tas mums der? Varbūt nevajag labu pašcieņu. Tas teiciens, ka nevar mīlēt citus, kamēr pats sevi nemīl. Vai varbūt var? Nē, ja mums nav pašcieņa, tad mēs arī varam uzturēt kontaktu cilvēkiem, kas mūs noniecina. Vienā zīmējumā to uzzīmējot izskatās tā, ja cilvēks grib to pirmajā vietā likt to, kā otrs jūtās, nu, lai respektēsim to, ko otrs saka, un kā otrs domā, un svarīgi tas, ko otrs saka, tad automātiski veidojas šādas attiecības. Šī bumbiņa sevi ir nodevalvējusi, visi redz, un šī ir sevi paaugstinājusi. Ne, piedošana, šī bumbiņa ir šo bumbiņu paaugstinājusi. Jo šī bumbiņa veidojot attiecības un atsakoties no pašcieņas, un ko tad, nu es jau neko neņemu vērā, ko es tev gribu darīsim tā, kā tu gribi, vai tev tā patiks, un vai tev tā būs. Un tā kā tu domā, tas ir tik brīnišķīgi, cik tas ir interesants, kā tu domā. Un tūkstoši citos veidos, vai ne? Un tūkstoši citos veidos. Tad viņi pati norāpojās, ka zemē sevi devalvē un to otru idealizē. Un mums no cieņpilnām attiecībām nekas nesanāk. Un ja mēs tās cieņpilnās attiecības tomēr kā vēlamies, tad mums nākas šito vietu atcerēties, viss sākas ar pašcieņu. Un ne jau mēs vieni tādi gudrie, ir jau arī citi. Un mākslinieki parasti ir pirmajās rindās, tie kādreiz pat tā nenoformulēs, bet viņi tā jūt to jautājumu, ka viņi uztais vienu mākslas darbu un no tā mākslas darba tā doma straumēm izlien ārā. Es aicinu tagad visiem kopā noskatīties filmu, Jurģa Krāsona filmu Krupis. Un tad, es domāju, mums gan būs diskusija. Te bija maz drusciņi ievadām tādas teorētiskās lietas. Un tad mums būs ilustratīvais materiāls, dziļi praktiskais. Elīna, mīļā, uzlikst. Mans priekšlikums būtu varbūt tāds, ka mēs vienkārši noskatāmies to filmu, un tad mēs varētu tādā diskusiju veidā iziet cauri un panalizēt, ko mēs redzējām. Bet, ja kādam ir kāds jautājums un kāds tā kā nesaprot, kas te īsti notiek, tad gan uzreiz jautājiet, tad mēs apstādināsim un apskatīsimies to vietas.
Thank you.
sirdi un dušu, kādas emocijas? Vai bija par pašcīņu kaut kas? Bija. Kas bija par pašcīņu? Man ir jautājums. Kas simbolizē tās norautās ausis un kājas? Es neuztveru. Nu tā ļoti īsi varētu runāt par pašdestrukciju, vai ne? Vai nu cilvēks sāk lietot narkotikas un tādā veidā bojā savus orgānus, vai cilvēks sāk slimot un slimība bojā, vai cilvēks lieto alkoholu, sāk smēķēt, atkal bojā savus orgānus, vai arī mēs pārējām psihiskas sfērā, ka cilvēks atsakās no daļas savas patības un atsakās no daļas saviem talantiem, kapacitātes un uzvedās tā, it kā būtu mazāk potents, spējīgs, varošs nekā patiesībā ir. Tas, kurš varētu būt čempions, tas tur kaut kur staigā pa Mashačku, tur rādīdams kādu smēķi atkal dabūjis, vai ne tā, vai ne. Un tas, kurš varētu brīnišķīgi spēlēt, nezinu, klavierus uz koncertus, tur skatos, vai ne, tas tur staigā piedzēries, vai narkotikas, vai baigais puisis pirmais visā novadā. Dažādi, es domāju, tas ir dažādi, bet katrā ziņā par pašdestrukciju. Jā. Sanāk, ka liela nozīme vecākiem, kā jums izšķiroša nozīme, teiksim, kā ir. Vecākiem ir izšķiroša nozīme. Nu. Kaut kas te vēl skanēja. Es pat nezinu, vai tā ir audzināšana, vai mēs nevarētu tā mēģināt precizēt, ko mēs saprotam ar vārdu audzināšanu. Bērni jau kaut kā vecāks. Jā, nekāda liela audzināšana nepieciešama. Dzīves modeli pēc kā Jā. dzīvot, tā arī bērns. Bērns, tur ir dažādi mehānismi, kā bērns aug un attīstās, bet viens ir tīrā kopēšana. Viņi kopē. Bērni kopē to, ko dara vecāki. Visu audzināšanu. Nu? Jā, to brīdi, kad viņi atvēr grāmatas un par gaismu parādīs, tas nozīmē, ka viņi ieiet šajā grāmatu pasaulē pazaudē, tā kā to reālu situāciju, un tur viņi iegūst tādu dzīves gaišanu. Es par to īsti skaidrībā neesmu, un katru reizi tas jautājums parādās, jo jūs pamanat to kadru pirms tam, kāds ir. Tas cilvēks apguļās un paņemdams grāmatu, noņem brilles. Parasti 99% šai vecumā ir otrādi. Kad ņem grāmatu, tad ņem brilles, bet viņš noņem brilles. Kas man liek fantazēt, ka šis cilvēks turpina dzīvot ar savu false self, ar savu nepatieso patību. Un viņš izliekās, viņš dara tā, kā ir pareizi, kā ir pieklājīgi. Jo nav jau noslēpums, ka tad, kad cilvēki dzīvo bez pašcieņas, tad, lai to sāpi kaut drusciņu mazinātu, viņi mēģina iestāstīt sev un citiem cilvēkiem, ka patiesībā viņi jau nemaz nav pazemīgi, bet viņi ir pieklājīgi, viņi ir pacietīgi, ko mēs jau minējām, ka viņi ir kādi vēl? Jā, labsirdīgi un sirsnīgi. Mums ir tik daudz cilvēku, kas tik ļoti baidās aizmirst Puškina valodu, ka rau krieviski, tik var katrā tirgus placī aizmirstot, ka gluži Puškina valoda laikā un tā tomēr nebija, ko teikt tirgus placī var saskarīt. Kā vēl? Sirsnīgi, labsirdīgi, pacietīgi, pieklājīgi. Visas tās kalpa dvēseles, kas ir kalps? Kalps ir tas, kas mēģina izpatikt. Viņš nedzīvo, viņš mēģina izdzīvot, un lai izdzīvot, viņam ir jāizpatīk tam kungam, tam saimniekam. Nu, tad šitien tā pazemība, visas šīs lietas sevi lieliski ietver. Un vai nebija tā, ka mēs patiesībā redzējām, vismaz priekš manis šī filma ir par to, kur noved kalpa filozofija vai šī pazemība, kuru nenosaucot vārdā, bet nepatiesi nodēvējot par, nezinu ko, par pieklājību, piemēram. Tauta vispār pazūd, izzūd.
gals. Kā Jurģis Krasons bija pie mums kopā ar Ivo Briedi un komentēja šo filmu un arī stāstīja par to filmu. Un mēs izteicām viņiem savus bezgalīgos komplimentus un lūdzām atļauju rādīt studentu auditorijās, ko viņi laipni atļauj. Un tad tas režisoru nobeiguma tāds sarkastiskais teikums bija, ka beigās jau paliek tas, kas tiem latviešiem ir tas mīļākais. Kas tur bija beigās, kas palika? Akmentiņš. Jā, ūdentiņš un akmentiņš un saulīt un skrien un traku atkal kāds mešs tur izcirts un kur tur cels māju vai rūpnīcu. Nē, mums tikai to ūdentiņu, to akmentiņu un to saulīt. Un tu beigās mums to redzēt. Mums tāds ūdentiņš, akmentiņš, saulīt, protams, tu dzīvos jau pavisam citi cilvēki, kuri gribēs dzīvot, nevis tur ūdentiņš, akmentiņš, saulīt, viņiem būs cilvēki vietā. Bet tā nianses te ir ļoti labi parādīt, ne? Kā būtu, ja mēs tagad paskatītos vēlreiz to filmu un drusceņi tā piestātos un paskatītos, ko mēs patiesībā redzam iekodētu fantastiski, man gribas teikt, ģeniālos tādos kultūras simbolos, emocionālos, psihes darbības simbolos. Ok? Piedāvājums tie, kas tur kaut ko rokā un nejūtas tik ērti, kā varētu justies. Kaut kur liekat uz galdiem vai kaut kur savas mammas, vai uz grīdas, vai ērti. Jā, maksimāli ērti, jo te nu ir svarīgi atbrīvot smadzenes domāšanai. Es neesmu priekšā nevienam. Jā? Un šitas man visvairāk patīk, ka beigas un sākums viss ir tagad viens. Temps, telpa, viss zaudēja savu kādreizējo jēgu. Jā. Cik es saprotu, šitā mašīna ir nekustināma, un to mēs varam kaut pakustināt. Tā, kā mēs varētu te. Nu, lieliski. Šiem simboliem ir kaut kāda nozīme. Nu, kā jūs domājat? Gan jau, ka ir. Es domāju, ka katram te ir milzīga nozīme. Katrai mazākai detaļai, bet ja mēs šodien uz to pašcieņu esam fokusējušies, saglabāsim enerģiju, lai mēs varam to vienu līniju iziet cauri. Tātad norīt krupi, un tas skaidri zināms latviešiem ir noteikts tāds jēgpilns teikums, kas ko nozīmē. Aizvainojumu norīt. Neizrādīt emocijas. Stāvēt par savu taisnību. Jā. Ar vārdu sakot, norīt krupi, varbūt paliksim pie tā jūsu termina, neizrādīt emocijas tad, kad tev viņu ir ļoti daudz, kad tev būtu ko teikt. Un katrā ziņā ir konkrēta situācija, kad notiek kaut kas, kas tev nepatīk. Mēs nesakam norīt krupi, tagad mēs aicinām cilvēku nepriecāties vai nelīgsmot. Notiek kaut kas, kas tev nepatīk, neizrādi savas emocijas. Vēl, kas grib vēl lielāku ļaunumu nodarīt latviešiem, tie saka, emocijas tas taču ir tik vāji, tas taču ir tikai emocijas. Te es atgādinu, emocija ir smadzeņu funkcija, ārkārtīgi spēcīga bioķīmija, ārkārtīgi spēcīga fizikāla ķīmiska procesa, kas absolūti pilnībā nosaka cilvēka darbi, ne jau domāšana. Domāšana tik izpilda to, ko mūsu emocijas vēlās, apzinātās un neapzinātās. Un šiem te cilvēkiem, kā visiem latvietis vulgāris, vidējam latvietim, ir savs medikamentu skapīts, kur centrālais un galvenais ir, ja tev dara pāri, paklusē. Vēl ir kaut kas līdzīgs par to blusu, būt mazai kā blusiņai, tur grīdas šķirbā vai vēl kaut kā. Katrā ziņā neizrādi, ka tev kaut kas nepatīk. Un tam mums vēl ir teiciena, neej tur ar stipru lausties. Tā vietā, lai teiktu, kļūsti stiprs, mums ir neej ar stipru lausties, vai ne? Un tam līdzīgi. Vai ar bagātu tiesāties.
Kāpēc es neietu tiesāties ar bagātu, ja es esmu gudra? Aiciniet būt gudrus savus cilvēkus un varēsiet arī ar bagātiem tiesāties. Tas nav tik vienkārši, bet mums tajos šī tipa, tā sauktējos tautas ticējumos, parunās un izteicienos, viss tā ļoti novienkāršots. Sēd malā, es tā blusa. Nu, par to tad arī filma. Un, kad mēs paskatāmies uz tiem diviem cilvēkiem, vai mums, ja mēs būtu tādi cilvēki, kurus aicinātu integrēties ar latviešu tautu, mums tāda liela vēlēšanās integrēties ar šitiem abiem tādiem? Kur integrēties pie viņiem? Mums te ir tādas idejas, ka vajadzētu integrēties. Kādus citus vai mūsu pašus integrēties? Iebrauc, piemēram, vācietis, jā, viņam saka, lūdzu, integrējieties vietējā sabiedrībā. Viņš saka, jā, parādiet man vietējo sabiedrību. Es labprāt integrēšos. Lūdzu, vietējā sabiedrība. Viņi jau nav sabiedrība, viņi jau nav sociāli aktīvi. Es kā ārsts gribētu teikt, ka tādi ir 90% mūsu pacientu vecāki. Droši vien bija sociāli aktīvi pirms 2 stundām. Tagad viņi ir atvērušies, atgriezušies mājās no darba un aplaista puķītes. Un gan darbā viņi tā izskatījās, gan mājās. Ļoti vīrišķīgi, cēli, stalti, sejā redzama pārliecība par savu viedokli, griba, gudrība. Uzreiz gribas integrēties ar šitiem, vai ne? Kā varētu ar šito tautu integrēties, tas gan būtu patīkami. Tik jauka saruna partneri varētu būt, ne? Vai ne? Es domāju, tiem, kas aicina uz integrāciju, vajadzētu pastīties pirmos kadrus no šīs filmas un vēl no daudzām citām, un pēc tam iziet uz ielas arī, protams. Lūdzu, komentāru jūsējā, kas te notiek? Dabiska reakcija. Normāli. Normāli dusmu reakcija, tāpēc, ka kāds neliec norāva ausi. Pirmkārt sāp fiziski, bet otrkārt emocionāli sāp. Tu esi pazemots, normāla dusmu reakcija. Kas parasti veselās ģimenēs notiek tādā gadījumā, kad bērns ir dusmīgs, ko dara vecāki? Labi, viņi sarunājās, jā, viņi jautā, kas noticis un ko vēl. Kā kušina mierina vai kā nomierinās? Kad dusmīgs, tad kušina un mierina? Nē, apmierina viņa vēlas. Izskatīgi bērnam, viņš kā atrast nomierināt. Vai tieši tā kā, ko tu dusmojas, tā kā, beidz ardīties, tā kā... Kur mums aizgāja diskusija? Man mīļotie, ko jūs darat, kad jūs kursa biedri ir dusmīgi? Jūs viņus kušināt, jā? Ignorējam. Tas ir labi. Mums ir divas bumbiņas, un šitāda bumbiņa ir ļoti dusmīga, jo viņai kāds pat ļoti nodarīja pāri. Mans jautājums jums, pieaugušiem cilvēkiem, ko dara šī bumbiņa? Mēģināt ieklausīties, saprast, kāpēc dusmojas. Pagaidiet, kad beidzās. Pagaidiet, kad beidzās, jā. Lai izsākt. Saliek rokas šitā, te saka, labi, es pagaidīšu, ka tu beigsi dusmoties. Man jau viss līdz kapslam ir, vai ne? Tāpat es neko nevaru izmainīt, vai ne? Un vispār man krīt uz nerviem, ka tu dusmojies, un vispār tā nav. Kas tās dusmas tādas ir, tie jau tikai niči, vai ne? Un vispār ej projām, ka tu dusmojies. Ja besīšu projām, ka tu kaut kā tā, ja? Nē, vienkārši nav iespējams uzlabot situāciju līdz jo parasti viens rako, tad viņš ir absolūti izslēdz savu ziņu. Citreiz tas otrs arī nezinu pielāk, un var jau atkal līdzīgi, kad tu dusmojās. Citreiz dusmojās līdzi. Es ļoti ceru, ka starp jums ir cilvēki, kuri dusmojas līdzi. Un saka, jo, haidi ārā, tiešām, tu pilnīgi auss nevar noticēt tam, ko tu stāsti. Tas tur, džeks, tev norāva auss, tas taču ir ārprās, tā nevar būt. Tagad kaut kas jādara. To tā nevar atstāt. Vai ne? Tā dara psihiski veseli cilvēki. Kā mēs esam? Bērnam jau nevar dusmoties līdz bērnam, taču pilnīgi savādāk. Viņš ir dusmojās. Bērnam ir citādāks.
Nu tad lūdzu, Florsi, jūsies pastāst, kā bērnam ir citādāk. To gan es gribētu dzirdēt. Nē, viņš dusmojās par lietām, kur pieaugušie nedusmojās par tādām. Bērns dusmojās, un vienopērts konflikts. Jūs dzirdējāt? Laipni lūgt un nāc un stāst. Es šito pirmo reizi dzirdu, ka bērns dusmojas par kaut ko savādāk. Dusmas vienmēr ir par vienu un to pašu. Ka tu ienāc, ka kāds ir ienācis tavā tiesību lauciņā. Un tad ir dusmas. Un kā mums var būt savādāks dažādos vecumos? Es laipni klausīšos, ja jūs varētu to izstāstīt. Es domāju, ka pirmkārt jūs tagad taisat lielu putru un jaucat dusmas ar kādām citām jūtām, piemēram, ar vilšanos. Bērns nav svarīgi, bērns pieaugušais vai kāds cits ir gribējis konfektes, draudzēties ar konkrēto cilvēku, gribējis, nezinu, mašīnu, grāmatu, nav svarīgi. Un ļoti cerējis to dabūt un nav dabūjis. Un tad ir vilšanās. Un vēl es pieņemu, ka jūs varbūt jaucat ar tādām jūtām kā sarūktināšana, aizvainojums un vēl 10 citu, bet mēs par tām tagad nerunājam. Te ir pilnīgi skaidrs, ka bērns ir dusmīgs un viņam sāp. Vai mēs kāds domājam, ka viņš taisa, es nezinu, teātri, viss viņam ir ļoti labi, viņam ir brīnišķīga dzīve. Nevar zināt, viņš vienkārši nāk taisa Ok. Nu, ja viņš vienkārši nāk un taisa traci, tad mūsu diskusijai būtu jāiet gluži citā virzienā. Bet atļaujiet man palikt pie pašcieņas un rādīt jums to, ko jūs paši tūlīt atkal redzēsiet, ka viņam tek asinis no tās vietas, kur bija auss un tagad vairs nav, un kur tā auss tagad ir norauta. Vēl viens aspekts, ko es lūgtu ņemt vērā. Iespējams, ka tajā psihiski veselo vecāku ģimenē bērns atnāktu un būtu vienkārši dusmīgs par to, kas notika, un aicinātu tēvu un māti palīgā. Šī ģimene jau ir parādījusi bērnam, ka viņi nespēja adekvāti reaģēt uz bērna jūtām. Un ja šajā ģimenē bērns grib, lai viņa sāpes pamana, viņam tas ir jāizrāda, teiksim, ļoti dramatiski. To jūs saprotat, vai ne? Ka mums jāņem vērā ir konteksts, vai kā medicīnā saka anamnēze, mums ir jāņem vērā šīs ģimenes psihopatoloģija un kā viņi ir uzvedusies iepriekšējās un atkal iepriekšējās reizēs. Un bērns jau zina, ja viņš ļoti skaļi neraudās, tad viņu vienkārši nedzirdēs. Tad redziet, kas notika, pilnīgi tīra psihiatriska diagnoze. Tev viens rāda, ka viņam ir norauta auss un ka viņam ir sāpes. Un ko tas mazais bērns saņem pretī? Prieka emociju. Viena šī mazā epizoda un diagnoze mums jau ir. Bet, diemžēl, tā diagnoze kļūst ar vien izvērstāk. Un tēvs ir ārpriecīgs. Un ko tagad viņi saka? Ko tēvs pateica? Jā, mums arī tāda dzīve, man arī noplēs ausi, es arī dzīvu. Dzirdējuši esat? Es ceru, ka jums tāda vecāka nav, bet jūs noteikti esat dzirdējuši, ka ir tāda vecāka saviem bērniem, saka, man arī noplēs ausi, tāda dzīve, tu neko nevar darīt. Vai ne? Un ja jūs esat uzmanīgi klausītāji, jūs dzirdat šis sāpju kliedziens ir daudz vairāk pilnāks ar sāpēm. Ja pirms tam sāpēja tikai tas, ka tavu ausi norauda, tad šī sāpju kliedzienā ir sāpes arī par tēvu un mātes norautu ausi un bezpalīdzību. Jo dusmas dod spēku. Dusmas ir viens no visspēcīgākām jūtām. Dusmas dod spēku. Mēs kaut ko iesim, mēs darīsim, mēs to lietu atrisināsim. Vecāki pirmais, ko viņam iedeva, bezpalīdzības un bezcerības, jo tur neko nevar, tās tā ir. Un tas sāpju sauciens tā nians, kas parādījās viņa raudājienā, bija ārkārtīgi skaidri dzirdams.
Nu jā, vecākiem ir savas zāles. Un es to nesauktu par audzināšanu. Es to sauktu par glupiem vecākiem, kuri neprot apieties ar agresivitāti. Par vecāku psihopatoloģiju, bet tikai ne par audzināšanu. Dzirdat, kāda tagad ir sāpe iekšā? Ar katru nākamo kadru, kad tas bērns raud, viņš raud sāpīgāk. Un kas te ģeniāli no mākslinieka puses? Šī vietā tas puika pārvēršās, viņš kļūst līdzīgs tēvam, nu, gandrīz kopija pēst, vai ne? Pirms brīža vēl nebija. Tātad pazemojums turpinās pa pilnu programmu. Tie puiši spēlējās ar viņa norauto ausi. Par ko jums liek aizdomāties šitie kadri, kad tiem puišiem kļūst pretīgi, ka viņiem vēmiens, emocionālas dabas vēmiens parādās? Viņi varbūt domā, ka tas puisis, kuram norāva ausi, ka viņš ir muļķis, ka viņš neko nepretojas, ka viņš samierinās ar to pārdomu. Vai tas būtu muļķis, vai arī tā būtu drosmes trūkums, jā. Ka katrā ziņā šis cilvēks dara kaut ko bez pašcieņas un bez pašvērtības. Un tad, kad kāds cilvēks sevi noliek situācijā, kas ir necienīga, kur viņš rāda savu nedrošību, savu gļēvumu, savu pašcieņas trūkumu izrāda, tad ļoti bieži apkārtējiem cilvēkiem pret viņu rodas reāls riebums un pretīgums. Un šos neciena un konsekvences šos skolā apceļ. Un skolā gandrīz kā likums ar ļoti retiem izņēmumiem apceļ tos, kuri ir apcelti mājās. Jo tas, kurš nav pieredzis būt apcelts, tas nekad sevi šai situācijā, viņš ies un cīnīsies, viņš tur kausies viens pret 5, bet viņš sargās savu pašcieņu. Tas, kurš mājās nav varējis savu pašcieņu nosargāt, kurš jau atrod audzināšanu pēdiņās, kurš atrodas šeit, kurš ir iemācīti krupjus, viņš ir vienkārši pretīgs pārējiem, ka pārējie sit viņu tāpat vien. Slikts garstāvoklis, jo viņš tā kā uzprasās. Un reizēm, kad tiem citējiem prasa, par ko tu sit, vai kāpēc tu atkal apbižo un dari pār tam cilvēkam, viņi pat nevar pateikt iemeslu. Viņš ir pretīgs. Un šis, tu esi pretīgs, vai tu neesi pretīgs, nav jautājums, kas attiecas uz tiem citiem, tas attiecas uz katru pašu. Nu, viņš ir patīkams cilvēks. Redzat, te sejā mēs redzam, ka viņš nav dabisks. Mums ir 2 termini, ko mēs kādreiz lietojam. Vai cilvēks ir kontaktā ar savām jūtām, mēs sakām true self, patiesais es, patiesā patība.
vai false self. Cilvēks nav kontaktā ar savām jūtām. Viņš, piemēram, saka, man tā patīk cilvēki, kas pozitīvi domā, es arī domāju, pozitīvi, viss ir tik jauki, man viss patīk, es domāju, ka viss būs labi. Kaut kā garlaicīgi klausīties, kaut kā nepatīkam klausīties, jo tu jūti, ka tas nav, tie vārdi nesaskan ar to, ko cilvēks jūt. Verbālā izteiksme un neverbālā izteiksme iet šķērsām. Tad mēs sakām, tas cilvēks nav patiesas, pirmkārt pats pret sevi. Un tas ir tas, ko mēs redzam. Un tādi cilvēki, viņi nekad nav simpātiski. Viņi ir diezgan, varētu teikt, arī pretīgi. Īpaši apātisks, varbūt šī brīdī vēl nav, bet es piekrītu, apātija iezīmējās, jo bezcerība, bezpalīdzība, apātija tūlīt būs klāt. Jā? Es saku, kā bez mugurkaula. Kā bez mugurkaula, jā. Un šitas skan, mēs saprotam, ka garlaicīgi nav, ja mēs iedomājamies reāli pacientu, viņš ir saspringts līdz pēdējam. Viņš iet ar milzīgu patoloģisko baiļu koncentrāciju viņā, viņš ir ļoti nobijies. Bet vienīgā tā viņa aizsardzība, psihiskā aizsardzība, ko viņš mēģina darīt, nerādīt tās savas bailes uz āru. Un tad tēlot to klauna masku uzliek vai to vienaldzības masku. Bet tas noteikti nav tas, kas patiesībā notiek cilvēkā. Par to apātiju runājot, es domāju, ka ir tā bezcerība un bezcerība un arī bezpalīdzība tik liela, ka tur tā apātija gan tuvojās, tur drusku kaut kas ieklājās no apātijas iekšā jau. Un te ir tā situācija, ka mums ir ģimenes, kur bērni zina, ka pie vecākiem nav ko iet pēc palīdzības. Arī šādā smagā brīdī ne, un ka vecāki vai nezinu, ko viņi tur darīs, nedarīs, bet ka viņi nepratīs iedot emocionālu atbalstu. Un tā, neatliek nekās cits, kā pašam meklēt to krupi. Vecākiem dažiem, kuriem tā psihopatoloģija piemīt, šitais ir baigi ērti, vārda baigi nozīmē. Bērns jūtās slikti, bet viņš tiek pats ar sevi galā, mūsu komforts netiek traucēts, super dzīve. Tur vēl kādam iet slikti. Bet mums taču ir mūsu krupji, un paskatieties atkal, cik ģeniāli ieliek tas režisors tos krupjus. Kur viņš viņu ieliek? Alkohola glāzītē viņš ieliek tos krupjus. Es tā saprotu kaut kā, ka tas redz, man atkal viss tik labi. Vienmēr, kāpēc viņam ir jānoņem brīles, bet par to gaismu, ko jūs jautājāt, ir kādas idejas, kāpēc gaisma no grāmatu? Zināšanas. Tas tā ir nerealitāte, un tur tu vari netālīt. Jā, ka varētu tā kā aizbēgt prom no realitātes, kas, protams, arī šiem diviem cilvēkiem ir smaga, ļoti smaga. Bet tai pašā reizē pirms tam tiek noņemtas brīles. Jo kaut kādā veidā arī tas, vismaz tam vīrietim, ir par grūti. Tie, kam ir atbilstošs vecums, tie ļoti labi saprot. Un tiem ir asociācijas par komunālo dzīvokli, vai ne? Pēc otrā kara, kad Krievi ienāca, katru dzīvokli pārtaisīja pa komunālo, tieši tādā veidā ienāca un pateica, es te dzīvošu un uztaisīja starpsienu. Bet jūsu vecumā varbūt cilvēki vairs nezina, kas ir komunālais dzīvoklis. Bet princips, ka kāds ienāk tavā dzīves telpā
Un vienkārši pasaka, es te tagad dzīvošu. Un es dzīvošu tā, kā es gribēšu. Un pēc saviem noteikumiem. Un tev vispār neviens neprasa, kā tu gribētu. Tas, es domāju, joprojām saglabājas kā aktuāls. Vai jūs varētu pateikt tā pavisam vienkārši, kas notiktu, ja notikums ar to, ka ienāk iekšā sveši cilvēki un sāk dzīvot pēc saviem likumiem, ja viņi būtu ienākuši to cilvēku dzīves telpā, kuriem ir laba pašcieņa, kas notiktu? Kuriem nav grupju skapītis? Konflikts. Jā, būtu konflikts. Būtu konflikts. Šitie te, kas te dzīvo, izliktu vienkārši viņu ārā. Vai mēs esam gatavi konfliktiem, kas ir absolūti neizbēgami, tātad, ja mums ir laba pašcieņa? Tur vajag drosmi. Vai ne? Un lūk, šis varbūt ir viens no iemesliem, kāpēc daļa cilvēku atsakas no labas pašcieņas un pašvērtības izjūtas, jo par to var izvairīties no konfliktiem. Un ja tev vēl kāds pasaka, ka tās taču ir pieklājība, un taču jā, viņiem nav kur nabagiem dzīvot, un viņi jau neprot tajā tavā valodā dzīvot, un vispār viņiem patīk staigāt tajās burkās vai kā citādāk, nu mēs taču esam, kādi, sirsnīgi un labi, vai ne? Kā mēs jau te tādā gadījumā šī te slīdēšana uz leju ir bezgalīgi jau. Šajā epizodē viņiem nebija iespējas izvērst kaut kādu konfliktu, viņiem tika iebarots iekšā uz grupas. Un kas ir manā skatījumā nedaudz nepareizi, kad, lai kaut ko pieņemtu un tu nosādot šajā pozīcijā, tad kādi pašam jāizdara. Un otrkārt viņš bez viena procesī būtu var viņu pasniegt viņu, ka tu esi kā mazāk vērtīgs, esmu augstāks. Jā. Atnākt šajā gadījumā, viņam ir stīkla tāru sapildīt traukus un mēģināt pozicionēt par to, ka dzīvē jau viss būs tāpatās labi. Jā. Ja mēs tur ejam par stīkla traukiem, Jā. Bet šajā gadījumā viņš to izdara varu. Bet ja viņam nebūtu bijis mājās... cilvēkam, kurš to nebūs gatavs pieņemt. Nekad to nevarēs. Bet ja viņam nebūtu bijis mājās skapīts ar tiem krupiem, neviens viņus nevarētu iebrūt. Tā kā arī tas fakts. Viņi arī nepretojās. Viņi nepretojās, jā. Jā, mani mīļo džentlmeni, klausies, šitiem metenis saka kaut ko ļoti svarīgu. Es piekrītu Ledijām par 100%. Ja kādu cilvēku, kuram ir mugurkauls, mēs runājam, ka tas izskatās bez mugurkauls, ja kādu cilvēku, kuram ir mugurkauls, kuram ir savas domas un savs viedoklis, kāds mēģina iebarot ar krupjiem, ko viņš nekad nav ēdis, kāpēc viņš ēstu krupjus. Viņam mamma vienmēr ir teikusi, tu ej uz skolu un cīnies par to, ko tu uzskati par pareizu. Tu nekādā ziņā nenodod savus uzskatus. Tu piezīmes parakstīšu, bet tu nekādā ziņā nenodod savus uzskatus. Cīnies par to, kas ir tavuprāt. Kā tam jābūt. Tad pirmām kārtām tiešām nebūs tai mājā krupju skapīšana, bet otrkārt, ka būs, šitie netaisīs mūsu vaļā. Man žēl teikt, viņus varēs nogalināt, viņus varēs sasist, bet viņiem nevarēs iebarot krupjus. Lai iebarotu krupi, tev tiešām ir jābūt gatavam atvērt muti un to krupi norīt. Jo pat tad, kad tev viņu bāž mutē un saka, pieciet, kas jūs nevarat pieciet, kas jūs nevarat drusku pierauties, viņiem taču vairāk vajag kā jums. Pat tad tu vēl var cīnīties un spļaut to krupi no mutes ārā un diskutēt un ņemties. Viņi ir gatavi, viņi ir pieraduši. Tā ir viņu ikdiena, tas ir tāpat kā apēst, nezinu, no rīta smakmaizīti vai desmaizīti. Krupi norīt, viņam taču ļoti labi pazīstamu lietu piedāvā. Tur ir tā traģēdija, un kāpēc mēs, piemēram, runājam par Krievijas, mums tā ir aktualitāte, Krievijas tas informatīvais karš, ko tad tie Krievi dara? Viņi sagatavo
cilvēkus, lai cilvēki atver mutes. Es, piemēram, ieju Delfos un lasu, vīrietis nogalinājis savu to, ko tur. Uzreiz skatos, kurš vīrietis, kuldīgā Talsos nogalinājis savu tā. Kaut kādā tur Krimčim, Ramčim, kaut kādā tur Krievijas sāģā, kaut kādā Sibīrijā. Tā, tas nedrīkstētu stāvēt latviešu valodā portālā Delfi. Tad tur būtu jāsaka, ka tur Krievijā kaut kur kaut kas ir tāds noticis. Vai, piemēram, prezidents Putins brauc tur un tur. Tu nevari lasīt latviešu valodā, jo tad tu automātiski asociē, ka prezidents, tas ir tavs prezidents. Prezidents Putins nav mans prezidents. Bet jūs varat izvēlēties, ko lasīt, tomēr jūs varat atvērt uz Delfus, un varat arī neatvērt uz Delfus. Yes, bet es tādu par kaut ko citu. Jūs, kolēģis, ļoti labi jautājumu. Kā tur ir? Vai tev var iebāzt krupi? Vai nevar iebāzt krupi? Ja tu pats neesi gatavs. Par to es stāstu. Es atvainojos tās aktualitātes dažas paņēmu, ko nebija gluži domājis, bet viņas pašas uzprasās. Vēlreiz jūsu jautājumam par godu šito vietu ar tiem krupjiem. Jūs redzat, viņi paši norīs. Viņi paši norīs. Viņš vēl tā beigās parādīšu zelta bāči. Jūs to izdarījāt. Jūs to izdarījāt, un viņiem ir sadarbība, viņiem ir pilnīgi tā sadomasohistiskā attiecību, tā komponente piepildīta. Es varu par šo pajautāt. Jā. Kāpēc viņš šoreiz neuzvēc uz tās? Vai ne? Jums pašai noteikti arī kāda doma. Kāpēc viņš šoreiz neuzvēc uz tās? Nav jau kam parādīt. Vienalga, bet es jau vairs tā kā aizmirstu, ko ne vairs par to domāt. Man tā liekas, ka pa šito laiku jau ir tik daudz ausis norautas un tik daudz ir sāpes izdarītas un tik daudz pazemojumi bijuši, ka vienkārši viņi ir everywhere, viņi ir visapkārt. Kādam tu uzkāp, kādam tu neuzkāp. Kādu tu atceries, kādu tu neatceries. Sākumā viņš tā kliedza par to austu, kas bija vissvarīgākais un vislielākais notikums, un tagad tas ir tik mazvērtīgs. Tagad viņam pat nav kāvi. Varbūt tāpēc grūtu, ka vienu kāju. Katrā ziņā es tikai varu katreiz slavēt un vēlēt labu veselību Uģim Krāsonam un Ivo Briedim, jo kaut ko tik precīzi uzņemt vienā filmā, tur viņiem ir tā mākslinieka stīga kā retkuram. Jā, tas smaids nav priecīgs, vai ne? Tā. Tas pēc visiem sociāli-kulturāliem rietumu civilizācijas standartiem tomēr ir galējais pazemojums. Atšķirībā, piemēram, no aziātiem, jūs zinat, ka ir tādas aziātu kultūras, kur ja ciemiņš atnāk, tad viņam piedāvā vai sievu, vai meitu, kas ir tā sieviete atbilstošā vecumā uz nakti. Zinat to, ja? Nezinu. Šito mums ir jāizrunā. Medicīnas studentiem to noteikti jāzina, jo tur ir liela jēga apakšā. Tātad tam ciemiņam tiek piedāvāt vai sieva, vai meita, vai māsa, bet reproduktīvā vecumā jauna sieviete. Un tur tagad sākās viss kaut kas. Pirmkārt, tas ciemiņš nedrīkst atteikties, jo ar to viņš ir izrādījis necieņu tai mājai, un viņu var izdzīt vispār ārā sniegā salā Sibīrijā, lai viņš nosaust un vēl nogalināt, it kā arī varot, un vispār viņš ir ārpus likuma, ja viņš atsakās no tās sievietes. Un tad tā grāmata, kur es lasīju, tur izvirzīju to jautājumu, kāpēc tik ļoti vajag, lai to viņa sievu tas ciemiņš paņemt. Un tad tā autora doma aizgājas to, ka tur, kur ir zemes iedzīvotāju blīvums, vai, kur mēs zinām, ka pat Norvēģijā incests notiek, un par to tagad diezgan daudz runā, vai ne? Tad tur, kur ir zemes blīvums un kur ir incest iespējas ļoti neizbēgamas, tad katrs svaigs asins ir zelta vērtībā, lai tautas genofondu veselīgāk noturētu. Bet tas ir tur, Āzijā. Tas nav, un vēl citādi Japānā, un vēl citādi ir citur, bet rietumu civilizācijā, kur mēs pēdam, rietumu Eiropas civilizācijā, tas ir galīgs pazemojums. Kur tieši tas ir Ķīnā kaut kur tieši?
Nē, ziniet, man tā grāmata jāatrod, tā ir Sibīrija. Tā ir Sibīrija. Kaut kur tur, kur jurtās viņi dzīvo. Ņenci, nu šitie ļaudis, čukči. Un man kaut kā liekas, ka mēs tik bieži uz ielām redzam šos cilvēkus, kuri jūtas tik vareni tajā brīdī, kad viņi rīj krupjus. Un cik tas ir nožēlojami. Gribat, es jums izstāstīšu vienu gadījumu un 2 mēnešus vecu. Mēs bijām vienā institūcijā ar lielu apaļu galdu, sēdējām pārsvarā vienu vecumu cilvēki, vīrieši vairumā, mēs bijām 2-3 sievietes. Viss tā darba valoda, mītiņa sapulces valoda bija latviešu valoda. Un tad piecēlās viena dāma, kura teica, ka viņa gribētu runāt krieviski. Un tas, ko es sagaidīju no abās pusēs man sēdošajiem džentlmeņiem, bija, vienkārši grūti runāt latviešu, mums mēs vienu jautājumu apspriežam. Nav jau nekas slavējams un cienījams cilvēks, kas ir Latvijas pilsonis vai nepēkšņi negrib runāt valsts valodā, bet te pašā reizē mēs jau esam par viņu izglītotāki un mēs varam sarunāties arī krievu valodā un mēs varam klausīties. Diemžēl abās pusēs sēdošie džentlmeņi un vēl daudzi citi tai zālē nes kādu iemeslu dēļ izvilka savus krupju somus un noslīdēdam šajā pozīcijā teica tā: runājiet droši, mēs jau tagad reti dzirdam krievu valodu, tas taču ir tik patīkami. Ziniet, mums jau tagad, katrs, tur kādi 5-6 tā, katram savs teikums. Ziniet, mums jau tagad to krievu valodu vajadzēs sākt mācīties, nevarēs visat to angļu valodu. Jau tie krievi nāks, jau... Manas dzimtenes sargi! Jau tie krievi nāks, jau jāsāk mācīties krievu valodu. Es jums nevaru pateikt, cik es jūtos pazemota šo. Un tagad es nezinu, kā teikt, džentlmeņi es nevaru pateikt. Vīrieši es arī nevaru pateikt. Šo radījumu klātbūtnē es jūtos ļoti pazemota. Un pateikt no šī viedokļa, ka ok, mēs piekrītam, pārējie visi mēs runājam latviešu valodā, mēs piekrītam. Es atnācu, kā te jūs redzat? Es izvilku savu kladi un pierakstīju materiālu lekcijām, griezdam zobus un domādam, ka šitas tā nepaliks. Šī partija iestāde man uzaicināja pēc nedēļas uz lekcijām, un tur es visu pateicu. Kā bija, kā es jūtos, izanalizēju uz tāfeles, kas notika, neicināju pārdomāt, vai mums tā vajadzētu un ko mēs iegūstam. Tad man tāds jautājums, kad mums augstskolā liek runāt ar pacientiem krievu valodā vai eksāmenu krievu valodā, labi, man nav problēmas, man tēvs krievs, mamma latvieti, man ir personībai nav, bet es cienu šo valsti, bet ko man darīt no valsts eksāmenā? Liek runāt, piemēram, krievu valodā, mēs sakām, nē, visiem, bet jums ir jāzina. Kas tāds tiešām tāds sāp iekšā. Bet eksāmenos kā bija tad, kad lika 6. kurs? Jā, cilvēki bija tobrīd, nezināja, kad bija slimnīcā maiņa, un viņus vienkārši pielika pie krievu pacientiem, un tie studenti bija, viņai atvērās, viņa zināja, kas un kā, bet tas stress, kas bija iekšā, tai metodē. Tas nedrīkst tā būt. Mums aizvakar ārstu biedrības valdes sēdē viens no jautājumiem bija par šo. Stāsts ir, jūs droši vien labi zinat, ka stomatoloģijas fakultāte, kas gatavo ārzemju studentus, grib, un arī Latvijas universitātes un arī Rīgas universitātes, grib tā mainīt certifikācijas noteikumus, ka tie, kas ir ārzemnieki, saņem diplomu un certifikātu reizē neliekot certifikācijas eksāmenu. Kāpēc? Tāpēc, ka certifikācijas eksāmenu liekot, jebkuram ārstam viena no prasībām ir valsts valodas zināšanas par atbilstošā līmenī. Tai pirmajā brīdī no tāda kā biznesa viedokļa varētu domāt, ka tas tā varētu arī būt. Bet padomājot dziļāk, mēs nevaram izslēgt, ka cilvēks, kurš ir atbraucis, nav svarīgi no kurienes, vai brits, vai dānis, vai no Burgundijas, dabūjuši šo te diplomu kopā ar certifikātu, pasaka, ka viņš nebrauks viss kaut kur citur, bet viņš turpinās dzīvot Latvijā un strādās Latvijā. Un viņam ir papīrs, kas viņam apliecina,
atļauju strādāt Latvijā. Bet latviski viņš nerunā nevienu vārdu. Un tā kopējā ārstbiedrības valsts nostāja bija tāda, ka to mēs nepieļausim. Tur ir, tas ir tikai viens piemērs, bet tajā pirmdienas sēdē piedalījās arī pirmajā daļā, kas bija atvērta ministrs Guntis Biļevičs kungs, un arī Guntis Biļevičs piekrita tam, ka var atrast citus inteliģentus risinājumus, neapvainojot un nezaimojot pašiem savu valodu, kas ir tautas akcenta valoda. Un šie tas interesantākais, ka tad, kad mēs runājam par savu tautas pašcieņu, par savu tādu nācijas identitāti, tad dažās auditorijās gan drīz ir tāda reakcija, ka tev jājūtas tā kā vainīgam, vai tā kā kaut ko tu nepareizi dari. Kas ir pilnīgi citādāk, ja man gadās atrasties vācu, dāņu, angļu, franču vai beļģu sabiedrībā, kur ir runa par valsts jautājumiem. Mums tur ir milzīgs rops, mums ir milzīgs kaut kāds kompleks runāt par to, ka valsts spēks ir mūsu spēks galu galā. Un tamdēļ tas, ko jūs sakat par valsts eksāmenu un krievu valodu, tā tas nevarētu būt pēc likuma, un ja tas tā ir bijis, tad tur ir studentu pašpārvaldē jāķerās klāt, un tās lietas jāmēr, tas nedrīkst ietekmēt jūsu atzīmi. Man ir jautājums, ja mēs sākām par Guntu Biļeviču runāt. Jā. Vēl pakomentējot par to krievu valodas jautājumu, es ļoti cienīmais dekāns fakultātes arī paziņos, ka viņš neko izdarīt šajā jautājumā nevar, un krievu pacienti būs un kā viņi ir bijuši. Bet ne par to mans jautājums ir saistībā ar, es esmu medicīnas fakultātes 6. kursu studentu, un ļoti daudziem noteikti nav noslēpums, ka šobrīd notiek medijos ar šo te leģendāro reģionu jautājumu un trindā sūtīšanu un to visu. Es kaut kā jūsu šodien klausos, un es ļoti velku paralēlis ar, jums ir jautājums vienkārši, ko mums kā jauniem un jau izglītotiem tiešām ļoti cilvēkiem, ko tad darīt šajā situācijā, kad, principā, mums liek tos grupjus norīt, lai mēs varētu palikt savā valstī, kur mēs tā kā esam lojāli un tā kā, tas ir šis, manuprāt, ļoti aktuāls jautājums, domāju, ka daudz klātesošie gribētu jūs kaut kādu komentāru par šo dzirdēt. Lojāli valstī mēs visi esam, un tas nenozīmē, ka mēs esam lojāli katrai pārdomātai vai nepārdomātai idejai. Būt lojālam valstī nozīmē, ka mēs domājam un meklējam labāko no risinājumiem. Un ja gadījumā jūs piekristu, kā 6. kursa studenti, piedalīties tai proverdzības pasākumā, tad, protams, jūs nostātos šādās attiecībās. Tas ir skaidrs. Un es domāju, ka tas, kas ir ļoti labi, ka ārstbiedrības valde, gan arī 6. kursa studenti šobrīd stāv skaistās pašcieņas pilnās pozīcijās un saka, šitais tādā veidā cauriet nevar. Šodien RSU rektors profesors Gardovskis jau bija pateicis ļoti tieši. Meklējiet burkānus, kā pievilināt cilvēkus, lai viņi gribētu strādāt laukos. Es tikai domāju, ka nevajadzētu sīkumos pazaudēt visu to lielo stāstu. Un lielais stāsts ir tāds, ka ja tuvākajā laikā mēs nesakārtosim finanšu plūsmu un mums nebūs 2000 ārstiem un rezidentiem vismaz 1000, kas ir mazākā Vācijā un nerunāt par visām citām valstīm, tad tiešām mums liels problēmas. Un problēma nav šobrīd nevienā konkrētā cilvēkā. Problēma ir visos, un te es gribētu, lai jūs jauni cilvēki būtot atsveicināt atmiņā un sarakstat rindā visus premjerministrus un visus veselības ministrus. Un tad parunāsim, kā vēl Ašerādens, ar kuru man bija milzīgs konflikts, bet redziet, es jau no tiem konfliktiem, kā jūs saprotat, pārāk tā kā nebaidos, tā kā man ok, ja jākonfliktē, tad jākonfliktē pa lietu. Mēs pirms gada saimā, 14. gada saimā, kad ārstbiedrība bija aizsūtījis Guntu Ansānu atbalsta ministri Ingrīdu Circeni prasībā pret 4,5% no iekšzemes koproduktu medicīnai. 4,5% beidzot mums vajag. Un atšķirībā no Circenes kundas, kam tas ir darbs, iet uz sājumu, man bija jāatliek mani darbi uz vēlu nakti.
bet es aizgāju ārstu biedrības valdes deleģētu. Un ko es dzirdu? Es dzirdu, ka circena neprasa šos 4,5%. Man likās, ka kaut kas laikam pārstrādāsies. Viņa neprasa. Viņai pietiek ar 3,9 vai kaut kā tā. Un tad gan es ievilku kalnu prasīju, kas notiek? Es saku, es esmu šeit, lai atbalstītu jūsu prasībā pēc 4,5. Viņa teica, man nav laika, man jāiet projām, apmēram tā. Un tad viņi arī aizgāja, un tad Ašerādens ņēmās man visādi pārmest, kā ārstu biedrībai, ko mēs tur ārstu biedrību tādu un tādu. Un tad es savukārt jautāju Ašerādenu kungam, kā tas nākas, ka šie 4,5% ir ierakstīti valdības plānā, nacionālajā, plānā, visi tie dokumenti, tur pirmos nosaukumos var rakstīt. Tātad tas jau ir ierakstīts, tam jau jābūt. Ko mēs tad tagad, kāpēc mēs varam 3,9 ja plānos ir 4,5? Ar vārdu sakot, konflikts bija liels, bet jau tajā brīdī Ašerādens teica, vispār tas procents būs arvien mazāks, un mēs zinām, ka šobrīd viņš ir 2,9. Ja vidēji Eiropā ir 6, 7, ir arī 8 un 9% no iekšzemes koproduktu medicīnai. Un mums ir 2,9. Es varu pateikt savu sarunu ar Albānijas ārstu biedrības prezidentu, kurš teica, man ir kauns teikt, cik mums ir, tas ir nepieklājīgi maz. Un es viņu iedrošināju un teicu, lai saka droši, un viņš teica, mums ir tikai 4. Tad ko es varētu teikt ar saviem 2,9? Mēs esam zem visiem apakšā, viss, nevienam nav mazāk. Tad es vēlreiz gribētu teikt, taisnība Katrīna atbildot, tad ko tad tagad? Galvenais neieiet tagad tādos sīkumos, tagad 6. kurs, ārstu biedrībā, Guntis Belēvičs, stāsts nav par atsevišķām detaļām, stāsts ir par sistēmu valstī. Mīļie kolēģi, visi premjerministri un visi veselības ministri sistemātiski ir vadījuši Latvijas medicīnas sistēmas aprūpuši šo te ciparu. Šāds cipars ir nereāls, lai realizētu medicīnisko aprūpi. Un par šo ir jārunā. Kur paliek tā nauda? Tā kāds tad finansists valsts ir 1 vai 2? Valsts kas izsaimniekošana? Tādā gadījumā par to tad arī runājam. Un šo jautājumu, ko jūs pacēlāt, sasieniet kopā, kur paliek nauda, kur paliek mūsu rezidentu 1000 uz rokas, ārstu skolotāji 2000. Tā kā paņemam par piemēru Igauniju, bet kas Igaunijā ir? Kas viņiem ir? Dzelsrūdas, briljantu raktos, dimantu raktos, naftas atradums. Es varbūt vēl pēc tad, piemēram, ko tādā personīgā līmenī ar to savu pašcieņu šajā situācijā darot, ejot vakarā mājās un domājot par savu nākotni? Un izprotot to, ka tas ir 2,9% kur tā nauda paliek un tā, bet tādā ziņā, ka tomēr jau tā medicīnas fakultāte ir jābeidz un kaut kas arī tālāk dzīvē jādara. Tādā personīgā jūs domājat darīšanas vai vairāk uz emociju? Kā sevi sakārtot? Jo tas rada ļoti lielu spriedzi un to stresu un kā ko ar šo visu tik galā. Un kas ir zem tās spriedzes un stresa apakšā, kādas jūtas? Uztraukums par kaut ko. Uztraukums, tās nav jūtas. Uztraukums ir spēcīgas jūtas, bet kādas jūtas? Dusmas. Redz, kā mēs nosaucam jūtas vārdā, tā jau mēs kaut ko varam sākt domāt. Dusmas, kas vēl ieskanējās, aizvainojums. Kas vēl ieskanējās? Vilšanās. Bailes, vilšanās, vēl. Tās nav jūtas. Tas ir prāta vai nestāvoklis, kad skaidri pietrūkst informācijas. Bet es tā aicinātu jūs tagad pa jūtām. Redz, ja dusmas ir lielā daudzumā un aizvainojums, tad mēs ejam un no šīs pozīcijas ar pašcieņu mēs sakam, mēs nepiekrītam. Tas vienkārši. Ja mums ir ļoti daudz bailes, tad mums ir grūti aiziet un konstruktīvi dusmas izpaust. Taisnība. Bet ja bailes nav pārāk lielā daudzumā, bet ir tās
Kā es saku, svētās dusmas tā pārliecība par to, ka mans redzējums ir ārkārtīgi būtisks un tā vērts, lai pārējie tajā iedziļinātos. Mēs ejam un mēs stāstam. Un izmantojot Aristoteļa to doto schēmu, tajā brīdī, kad mēs par savām dusmām runājam šajā te pašcieņas pilnajā veidā, mēs patiešām darām to, ko Aristotelis teica, dusmoties ir viegli. Grūti ir uz īsto cilvēku, īstajā veidā, īstajā mērā, īstajā laikā un īstajā vietā. Nu tad, šitā izējot. Droši vien maz jēgas dusmoties par to, kas notiek ir virtuvē. Droši vien maz jēgas dusmoties par to, kas notiek ir, es nezinu, braucot ar mašīnu un skatoties skaisti piesnigušu koku, laikam tie atkal būs tūlīt. Bet ir jēgas iet tur, kur ir cilvēki, kuriem mēs gribam pateikt to, ko mēs gribam pateikt, lai tas mainītos. Kaut kā tā. Savukārt, ja tās dusmas mēs nepasakām, tajā Aristoteļa piedāvātajā veidā emocionāli inteliģenti, viņas krājas, un mēs tik visu laiku rijam tos krupjus, un līdz ar to šitie augi ar vien varenāki, vai ne? Un mēs tik rijam tos krupjus. Tad, protams, ātrāk vai vēlāk cilvēks nonāk arī tajā otrā grāvī, un tad notiek tas, ko sauc par dusmu izgāšanu. Milzīgi daudz dusmu par visu, kas aizvakar notika pirms gada, pirms 3, pirms 4, uzkrīt uz vienu nabagu sunīti, kaķīti vai kursu biedru, un tas dabū dzirdēt par visu. Un tad šitas saka, tu dusmoties ir slikti, tu izgāzi dusmas. Nē, tas, kas te nav labi, ka tu par visu, par ko tu esi dusmīgs, runā vienā reizē vienam cilvēkam. Labi ir dusmoties konstruktīvā veidā par to katru lietu, ko katra konkrētā lieta ir izsaukusi no to noteikto dusmu apmēru. Tas tā kā skaidrs, ne? Bet es domāju, ka jums patiesībā ir tik skaistas un brīnišķīgas un cerīgas dzīves. Ja es paskatos, kas ir noticis pēdējos 20 gados, neticami, bet lietas nemitīgi kārtojas ļoti lēnām. Kā profesors Jānis Vētra vienreiz teica, streskom, bet lietas iet uz priekšu. Čīkstēdamas un ar grūtībām, bet lietas iet uz priekšu. Un jūs esat daudz gudrāki šodien, jau kā mēs bijām. Jums ir daudz vairāk argumentu, jums ir daudz vieglāk runāt. Prese kopumā ir kļuvusi gudrāka. Prese daudz vairāk iedziļinās jautājumos. Un attiecībā par šo, ja jūs tā man tā kā padomu jautājat, es aicinātu jaunajiem ārstiem nebūt vieniem. Pirmkārt, iet caur pašpārvaldi, tā ir ļoti laba, ļoti inteliģentu, gudru cilvēku kopa, bet nepalieciet arī tur vieni, ņemiet palīgā sabiedrību. Uzrakstiet vēstuli, nezinu, telefos, visur, vēstuli, televīzija, panorāmā palūdziet, lai atļauj jums nolasīt. Uzrakstiet vēstuli cilvēkiem. Mēs esam mācījušies nevis vienkārši, mēs esam mācījušies brīžiem zaļi pelēki būtot. Es tak jūs esmu redzējuši, kādi jūs tur izskatāties. Jā, zaļi pelēki un vēl brūni vēl reizēm. Un visu to esam izturējuši, 6 gadu mācības. Un mēs negribam braukt prom, mēs gribam strādāt Latvijā. Lūdzu, nākiet mums palīgā. Jūs tur, Madonā, kuriem trūkst daktēši tādi un tādi, un jūs Alūksnē, un jūs kungi un dāmas Saldu, nākiet mums palīgā. Bet sabiedrība vispār ļoti negatīvi noskaņot, jo, teiksim, es esmu lasījis diezgan daudz. Es neesmu medicīnas students, bet vispār ļoti daudz cilvēku ir, ja varētu tā teikt, ar zemu inteliģences līmeni, jo ļoti daudziem tie komentāri ir, jūs taču mācāties par budžetā, jums apmaksā mācības, un kāpēc, lai jūs tur neatstrādāt, un tas ir cilvēkiem, tas kaut kāds galvenais arguments, un tas mans liekas nepieņemami. Kā teorija mācās budžetā? Jā, vispār, es lasīju, šodien viens cilvēks rakstīja, teiksim, visās jomās, visiem, kas mācās budžetā, jums jāvar to valsts labāk. Jā, es domāju, ka mēs visi saprotam, valstī ir vajadzīgi gudri cilvēki, un ar to mēs arī gan diskusiju šī vietā tālāk neko. Jebkura valsts, kuras iedzīvotāji ir izglītotāki,
ir ar visa veida rādītājiem priekšā tām valstīm, kur iedzīvotāji ir ar mazu izglītību, tur nav ko diskutēt. Tā arī, starp citu, ir jūsu gudrība. Nelasiet tādus komentētājus, no kuriem jūs neko vērtīgu un labu nevarat paņemt. Uzrunājiet cilvēkus, citādi jūs tagad drusciņi gribat iedzīvoties tajā tēlā, šitajā tēlā. Un tagad visi kopā baidēsim, cik zemes izglītības līmenis. Tādi ir. Bet mēs viņus, tā kā varam uz brīdi nolikt malā, un viņiem nedomāt. Mēs vēršamies un runājam ar tiem, kuri ir gudri un kuri saprot, pa kuri stāsts. Jo politikā šodien cilvēki arī saprot, cik svarīgs ir tas sabiedrības atbalsts. Un ārsti līdz šo pilnībā to nav izmantojuši. Varbūt jūs kā medicīnas studenti to izmantosiet gudrāk. Tā nav mana doma. To man iemācīja kolēģis Klots Šomers no Luksemburgas. Viņš ir Luksemburgas ārstu biedrības vadītājs. Viņi arī taisīja streiku, jo 10 000 eiro mēnesī viņi uzskatīja nepietiekam ārstam. Un kurš smējās, kurš šaubās par to. Ārstam jāuztur sev nemitīgā darba kārtībā. Un jāvar iedzināties ļoti grūtās pacienta problēmās. Un viens tāpēc iet uz teātru un maksā un pērk biļetes par 100 un 200 eiro, cits pērk grāmatas par 100 un 200 eiro katru nedēļu, un citam vajag ceļojumu vēl kaut ko. Tas nav apspriežams jautājums. Daudz naudas vajadzīgs, lai cilvēks būtu laba ārsts, būtu labā darba kārtībā un nevis tehniķis, bet ārsts. Un Luksemburgā viņi darīja tā, viņi tajā savās darba vietās ģimenes ārstu, un viņi pieņēma visus pacientus, kas nāca, bet viņi viņus tā kā neārstēja. Viņi sarunājās ar viņiem, teica, lūdzu atbalstiet mūs, jo saprotiet, mēs patiesībā priekš jums cīnamies, jo ja ārstam būs lielāka alga un ja ārsts būs vairāk atpūties un vairāk uz konferencēm bijis un vairāk profesionālās grāmatas izlasīs, mēs jūs ārstēsim labāk. Un tie pacienti tam ļoti piekrita, un tad, kad vakarā bija raidījums ziņu, tad tur mazāk runāja ārsti, bet vairāk runāja pacienti un teica, skaidrs, ka mūsu ārstiem ir vajadzīgs lielāks algas. Apmēram šis ir mehānisms, ko es jums mēģināju aprakstīt, un tas tātad autors ir Luksemburgas. Dr. Klots Šumers var iepazīstināt ļoti jauks kolēģis. Jā. Es ļoti atvainojos, bet jau tā Nestolam jau bija rakstīts vairāks, cik es zinu. Piedod, kas? Jā. Par kur tēmu? Tieši par rezidentūru tēmu un tieši ar tādu nolūku un ar tādu ideju. Un tā kā nekas nav... Kas jums teica, ka dzīve būs viegla? Jūs vēl 77 vēstules uzrakstīsiet un priecājieties, ka 78. nostrādās. Šī dzīve, un dzīve ir tāda, kāda viņa ir. Viņā nav taisnības, viņā nav vieguma. Vienīgais, kas ir ļoti skaista tā dzīve. Un ir milzīgi daudz, ko izbaudīt un izpriecāties, tā skaitā uzvārdu. Un šitās ir jūsējās, kuras jūs tagad tūlīt 3 izcīnīsiet. Es nemaz par to daudz nešaubos. Jo, ja jūs viņus neizcīnīsiet, tad es nezinu. Vidējais ārstu vecums ir ap 50... Es jums 2 ciparus pateikšu, tad es redzu jūs roku. Jūs iedomājaties, ir 200 ģimenes ārstu prakses, kur strādā ārsti, kur ir vecāki par 64 gadiem. Un ir 100 ģimenes ārstu prakses Latvijā, kur strādā ārsti, kas ir vecāki par 70 gadiem. Ko mēs varam gribēt no šiem kungiem Lēdijā? Par pašcieņu un dusmām man nedaudz iesprot doma, pirms mēs gājām prom te. Dusmas ir normāla reakcija, kurām ir jābūt. Viņas ir jāvērš īstajā brīdī pat īsto personu vai objektu. Ja ir situācija, kur šis krūks ir norīts vai šī dusmas ir palaistas garām, šis laika mirklis, tas būtu objektīvi bijis. Kā to nenovērst uz sevi, apkārtējiem nepareizo personu, lai nedarītu skādu pasaulē? 1000 veidi. Jautājums, kur jūs izvēlaties? Boksamais. Nē, tā es nedomāju. Bet man tikai liekas, ka tāds brīdis nekad tā īsti nav aizlaists garām. Nav jums tā gadījies. Jūs aizējat pie kāda kolēģi un sakat, es toreiz tā nepateicu, un man pēc tam visu nakti negulēju un domāju, ka nē, šito nevar tā atstāt. Es tomēr gribu pateikt, tā lieta man tiešām nepatīk, tā lieta man nepatīk, un tā es negribētu vairs, vai ne? Bet, ja tas ir kāds konkrēts jautājums, tad mēs varam kādu konkrētu jautājumu arī pēc tam pārunāt.
jebkurā gadījumā dažādos veidos mēs kaut ko varam darīt ar savām jūtām vienmēr, kaut kā tā, ja tā vispār ir. Paskriesim uz priekšu un paskatīsimies, ar ko tā traģēdija beidzās. Tā filma mums ir tik visu priekšā pasakoša. Tā kā vienmēr ir tāds brīdis, ka tu vairs nevari nebūt kontaktā ar realitāti. Un šis ir tas brīdis, kad konkrētais kungs saprot, kas viņš patiesībā, tā kā ir, vai kur ir viņa vieta, vai kā viņš ir dzīvojis, vai ne? Un tā jusdamies viņš tad arī, viņš to dzīvi tālāk vairs nevar nest. Un tad izrādās, ka tā kā viņi ir dzīvojuši, tā ir dzīvojuši daudz citi. Un šī ir ārkārtīgi gudra doma, ka patiesībā, ja viena ģimene tikai tāda būtu, apkārtējā vide dotu emocionālu atbalstu, sociālu atbalstu un celtu viņus augšā. Bet ka ir milzīgi daudz, kuri saka, bet tas taču normāli, bet taču norīt krupjus ir normāli. Un patiesībā nākošajos kadros mēs redzam šito pārvērtību. Kas notiek, ka ja cilvēki ilgi krājuši sevī dusmas un nav runājuši par to, kas viņiem nepatīk un nav centušies mainīt un visu laiku sevi devalvējuši un tad, šitādā veidā attiecībās bijuši, tad viņi pārvēršās vienā brīdī pa monstriem un viņi apēd tos cilvēkus, kuriem viņi vienkārši būtu pateikuši, man tā nepatīk, kā tu dari, kā nedari. Viņi pārvērsdamies par monstriem apēd. Vēl trakāk, viņi apēd paši sevi. Un tad paliek tas saulīte, ūdentiņš un akmentiņš. Tur tā filmas, tā ģenialitāte, ka 10 minūtēs viņi vesels lekcijas vielu izstāsta. Ja tu neesi pašcieņas pilnā pozīcijā, tad tu esi vai devalvēts, vai tu pārvērties par monstru, kur tu sevi idealizē ar kaut kādām tiesībām citus apēst un noteikti citu likteni, bet tas nekad tā vienkārši nebeidzas. Tas beidzas to, ka viens otru apēd. Un tā jau ir nāve. Bet tad, ja sanāk maldīgs, ir teiciens gudrākais piekāpjas. Ļoti maldīgs un absolūti patoloģisks, starp citu. Bet mums jau tādu ir daudz. Un vispār, ja kāds raksta kursa darbu vai disertāciju par latviešu obligāto literatūru, lūdzu aiciniet mani palīgā, man ir daudz ko teikt. Es gribētu pusi izmest ārā. Un tad visas šitās Regīnas ezeras, kaķus un peles, kur pa 12 lapas pusēm kaķīts moka pelīti. Mans jautājums mācību grāmatas autoram, ko viņi grib pateikt? Vai viņi grib, lai tas bērns identificējas ar to sadistisko kaķi, vai bērns identificējās ar mazohistisko peli? Es negribētu, lai mani bērni vai mazbērni identificētos arī kur no šīm psihopatoloģijām. Mums ir tāda grāmata Dūlais Dauka. Cilvēks, kurš ir zinātkārs, kurā mums būtu orelāli, kā viņš tur saucās prēmijas jāpasniedz, mēs paziņam, ka viņš ir dūls un nogalinām stāstu beigās. Kur mums ir varonis, kas saprata, kas aizgāja, kas izdarīja, kas uzvarēja? Mums ir galvenais varonis Antiņš, un mūsu skolā liek rakstīts atcerējums, ka Antiņš ir brīnišķīgs. Tad pasakiet man, kura mamma ir nosaukusi savu dēlu par Antiņu? Varoņa vārdu. Mēs esam tik pilni ar liekulību, ar psihisku neveselību, kuru mēs producējam caur obligāto literatūru no gada gadā. Daram kaut ko, To var darīt tie no ārstiem, kas interesēs par psihisko veselību. Tad viņi citas augstskolas lūdzu ķeramies klāt pārvidēm šo briesmīgo sarakstu, kur bieži vien tiek reklamēta pastariņa dienas grāmata un Annele un kastu un viens pats un vienatne. Cilvēks nevar vesels izaugt ar stiepriņiem un kociņiem. Tur ir mauglis, viņam vajag, lai attīstītos otru cilvēku klāt. Jautāšu, ko likt vietā? Es domāju tā. Es domāju, ka šai gadījumā, kur ir par psihisko veselību, labāk drusku mazāk. Ja? Nevis tāpēc, ka mums nav ko likt, liksim tik daudz, ka pārvēršās par indi, visa tā lieta. Otrkārt, es liktu vairāk klasiskās literatūras no citām zemēm. Mēs, piemēram, pēdējā konferencē kopā ar Seru
Mormontu, kas ir pasaules ārsts galvenais dakteris. Man bija tā laime un tas prieks kopā ar viņu dziedāt Eiropas himnu. Vai mēs varētu kopā ar jums to nodziedāt? Freude, schöne Tochter Funken, Million, wir betreten Feuerfunken, himmlische dein Heiligtum. Warum nicht? Lūdzu, ko mēs varētu ielikt latviešu valodas stundā. Latviešu valodā mēs iemācāmies nodziedāt Eiropas himnu un iemācāmies arī oriģinālu valodā, kas mēs taču neesam kokos nedzīvojam, ne? Un nekas slikts latviešu valodā no tā nenotiktu, ka būtu vienā lapas pusē vācu teksts arī šajā konkrētā gadījumā, jo jūs jau nedziedat arī latviešu valodā, ne Eiropas himnu šobrīd. Gaudījāmus Vigitūru, tie, kas domā iet tālāk uz augstskolu mācīties mierīgi, varētu arī mācīties latviešu valodas stundā un pētīt, kā latviešu valoda tur saspēlējās. Nevis sataisīt ļoti sarežģītu latviešu valodas gramatiku, kur vienā gadā to ko sauc par iespraustiem teikumiem, nākamā gadā sauc kaut kā citādi un moka vērs. Skolu mēs varam uztaisīt kā tādu vietu, kur ir interesanti, kur ir iegūst zināšanas, kur aiziet tie, kas ir zinātkāri un priecīgi nāk mājās, vai ne? Tā man liekas. Nē, izslēgt pilnībā to nevajadzētu, jo tā tomēr ir mūsu valodas kultūra. Pat tās grāmatas, kuras arī, manuprāt, vajadzētu izslēgt tādā, varbūt iepazīstināt, ka tādas ir, tas nav slikti, jo tāda ir mūsu literatūra, kāpēc gan nezināt par tādām, jo kā mēs varam savu viedokli izteikt, ja mēs neesam lasījuši tos pašus traumēns vēl kaut ko, kas visiem zaļās zemes, kas visiem likās ārpēc, kurš to lasa, bet, Es riskēšu. Kurš ir izlasījis traumēns? Sen. Apmēram 5 rokas visā zālē, un tā ir atbilde. Un es domāju, ka lielā mērā jums ir taisnība. Bet tad mums jāiemācās gudrā veidā iepazīstināt, jo tagad, kad tas ir, es tev iemācīšu mīlēt Raini princips, šam mums paceļās 6 rokas. Es nemaz neprasu, kas ir izlasījis Saņos Veni. Es ar citu izlasīju, bet es arī jums pasaku, tādas mokas es nevienam nedomāju. jo man tiešām likās, kas tur tā, ka tev liek lasīt. Es neesmu laimīga par notērēto laiku. Es būtu laimīgāka labā pusardēlu ģimeni tajā laikā izlasot. Tās 4 grāmatas man toreiz būtu vairāk ko devušas. Domāju piekrītu, bet es domāju, ka vai nu kam, bet es jums ļoti, ļoti vēlētu pašcieņu pārdomāt, kā mēs tās lietas darām, lai mēs neievainotu otru pašcieņu. Un lai paceltos visas rokas un teikt, mēs apskatījāmies, kaut kādā gudrā veidā mēs esam iepazinušies ar traumēm. Bet nevis tā, obligātā literatūra un 3 lasījuši, ja? Kaut kā tā. Ar vārdu sakot, mīļie, esiet gudri. Nebaidieties no konfliktiem, tur, kur viņi ir neizbēgami. Turieties pie saviem viedokļiem. Ja nāk klāt jaunas zināšanas, mierīgi viņus mainiet, jums ir tādas tiesības. Kamēr jūs viņus nemainiet, paliekiet pie savējiem un droši dodiet par tiem zināt. Neskatoties uz to, ka redz tev visu laiku kameras stāv, tagad jau vairs tu cilvēks nevar bez kamerām, kur arī tad paliekiet pie saviem viedokļiem un lai jums labi klājas. Tā.